Labdien! Jūs kārtējo reizi klausāties Teles aplādi. Ar jums šodien kopā Krišāns Lācis. Raivis Bičevskis. Un Agnes Irbe. Šajā brīdī, kamēr mēs ierakstām raidījumu, gandrīz 2 nedēļas norit Krievijas iebrukums Ukrainā. Agresijas karš, citādāk to nevar nosaukt. Šobrīd tāda aktīvā militārā fāze nedaudz pieklususi. Krievu karaspēki pārgrupējās, gatavojās lielo pilsētu Harkovas, Kijevas šturmēšanai, kā viņi to paši sauc. Ukraiņu tauta varonīgi pretojās. Tā saņem negaidītu un milzīgu atbalstu no pasaules. Latvija arī netieši iesaistīta karā ar bruņojamu un faktiski uzbrukuma ieroču, prettanku un arī pretgaisa ieroču piegādi. Tā kā vēlāk, kad mēs skatīsimies Wikipēdijā, mēs redzēsim, ka Latvija arī būs iesaistīta Ukrainas pusē karojošajos, ieskaitīta kā viens no netiešajiem līdzdalībniekiem. Un tāpēc mēs šodien esam šeit pulcējušies, lai parunātu par karu vispār, arī par šo konkrēto karu Ukrainā, kā īsti tas atbalsojās uz mums šeit Latvijā. Un, vispirms, šeit sēžot, es skatos uz Raivu Bičevski. Un Raivis tāds vācu filozofijas pārstāvis, un vācu filozofijā, vismaz tā no malas skatoties, ir tāda konsekvents virziens, ilglaicīgs, ko es varētu nosaukt par herakleitisko dinamismu, kur galvenā tēze skan karš visu lietu tēvs. Hegels kā tāds vācu filozofijas lielais grāns guru arī savu filozofisko sistēmu būvē faktiski uz tādu jēdzienu savstarpējo karu. Labi, šis karš atrisinās sintēzē, bet gal galā tas konflikts ir viss realitātes pamatā. Šādā vācu filozofijas skatījumā. Un tas gal galā šāds uzskats ir vērsts pret to, ka viss ir tāds mierīgs, neproblemātisks, mēs varam pasauli tā dabiski tā sakārtot. Nē, šis vācu filozofijas straujums teiks, ka nē, ka tomēr ir visam pamatā ir tāds konflikts, strīds, un šādos brīžos, kā šobrīd, pasaulē šis pasaules pamatos ieliktais strīds vai karš iznāk virspusē, un tur nav ko raudāt, tā vienkārši ir. Viena lieta noteikti ir tā, ko varbūt es gribētu savā atbildē vai savās pārdomās tavu jautājumu sakarībā teikt. Viena lieta ir tā, ka mēs nepārtraukti redzam ļoti tiešas ainas, šobrīd medijos, interneta resursos no kara, no izpostītām dzīves vietām, cilvēku sejas, un skaidrs, ka uz šī tik pietuvinātā, tuvā kara fona gan jau nemaz nav tik vienkārši abstrahēties un runāt par mēģinājumiem aplūkot visu realitāti ar noteiktu principu palīdzību, mēģināt atminēt realitātes mīklas un noteikt to, kurš no metafiziskiem principiem ir noteicošais un svarīgākais un virzošais visā realitātē. Bet tik tiešām mēs redzam, ka jau vismaz kopš, es gribētu teikt, 18. 19. gadsimta mijas, šīs vācu metafiziskās ilgas un sistēmas ir rezultējušās dažādās domās, kuru saistība ar tādu sociālu politisko realitāti un kuru saistība ar cilvēka sevis novietošanu realitātē, proti, tad arī dzīvē apliecinot tos principus, ko mēs atrodam kā svarīgus un būtiskus realitātes pamatā esošus, ka šī saistība kopš šī laika, tas ir 18. 19. gadsimta mijas, ir vācu domā redzama, un šī doma nav, protams, viendabīga. Es gribētu teikt, ka ir sevišķi šobrīd ir svarīgi redzēt, cik un kādas domas varētu būt vēl citas. Tas ir vai Herakleita izteikums, kuru savulaik ir
šie moderno laiku sākuma domātāji likuši pamatā saviem uzskatiem, vai tas nav interpretējams un skaidrojams citādi, un citiem vārdiem, es domāju, uz šī reālā un pārāk tuvā kara fona tik tiešām var uzsākt arī pavisam citu sadursmi un kādu proti lielu domu sadursmi. Tā izrādās varbūt nav mazāk svarīga, jo galu galā ar šīm domām var attaisnot un pamatot pavisam reālus politiskus apvērsumus, karus, noziegumus un daudz ko citu. Tāpēc domu cīņa ir ārkārtīgi svarīga un nozīmīga. Šajā domu cīņā gan jau jāiesaistās ir arī ne tikai filozofiem, bet visiem tiem, kam šķiet, ka viņi ne tikai viņiem nav vienaldzīgs mūsu laikmets un tajā notiekošais, bet ka viņi arī grib minēt pasaules un realitātes mīklas. Agnese, Jā, kāds man jautājums? jā, mēs, Krājums pieteica, ka šo tēmu, ka domātājiem jāmēģina kaut kā abstrahēties no raibajiem kara notikumiem un vardarbības un visa pārējā. Un domātāji ir domājuši par karu, ne tikai karu slavinot, bet arī mēģinājuši karu morāli izvērtēt, uzstādīt karam kādus noteikumus, tiesības, vispār arī priekšnosacījums, lai karu vestu. Un varbūt tu vari pastāstīt tieši, tu vēlējies pastāstīt, par kara likumiem, par taisnīgu karu. Jā, man ir pilnīgi sveša kaut kāda tā romantizējošais skatījums uz pagātnes konfliktiem, kuri tur, vai draudošiem konfliktiem, kuri tad, kaut ko attīrīs, saliks pa plauktiņiem un parādīs cilvēkiem, kas ir kas, un tā kā nostādīs viņus uz kājām, un pēc tam atnesīs tādu lielu uzplaukumu varbūt un vienotību un tā. Es par to visu esmu skeptiska. Karš ir rupjš dabīgo tiesību apdraudējums un pārkāpums. Karā iet bojā lielākoties ne tikai karavīri, bet arī civiliedzīvotāji. Un cieši civili iedzīvotāji, karavīru mātes, sievas, bērni paliek bez vecākiem. Karš izposta milzīgas teritorijas, konvencionālais karš un arī tie mūsdienu karošanas metodas ar jaunajām tehnoloģijām. Izposta milzīgas teritorijas, rada paliekošas traumas uz vairākām paaudzēm, ja izsit no līdzsvara visu attiecīgo valstisko kopienu, bieži vien noved pie apvērsumiem un tā tālāk. Tā ir šausmīga nelaime. Un rietumu tradīcijā, par kuru mēs arī Telos visvairāk runājam, protams, vācu doma pieder pie tās. Rietumu tradīcijā ir milzīgs mantojums domāšanai par karu, un šis mantojums tieši izriet no tā, ka karš vienmēr ir bijis klātesošs. Tātad paši senākie mūsu rietumu tradīcijas teksti jau runā par karu. Protams, Homērs būtu viens no piemēriem. Un arī pirmie filozofiskie teksti tam pievēršas, un senā pasaule, kas ir mūsu tā māte, antīkā pasaule, sastāvēja lielākoties no ļoti karojošām sabiedrībām, kurā karš bija nevis tāds liels fenomens, kas laiku pa laikam izlaužas virspusē, teiksim, ik pa 50 gadiem, bet notika nelielā mērogā katru gadu, un tā bija daļa no cilvēku dzīves. Un rietumu tradīcijā kristietībai sākoties un izplatoties vidusjūras basēnā, rietumu tradīcija ieguva jaunu tādu grūdienu, ko mēs varētu kaut kādā ziņā nosaukt par pacifismu, pirmsgājēju kustību. Esiet miera nesēji. Daļa no pirmajiem kristiešiem vispār atteicās nest ieročus, un tad kristīgajai filozofijai jau pirmajos gadsimtos nācās sadurties vienkārši ar tādu objektīvu faktu, ka viena daļa no kristīgo kopienu locekļiem, vīriešiem, uzskata, ka mēs nedrīkstam karot nekādos apstākļos, mēs kalpojam tikai Dievam un karojam pret ļaunajiem dēmoniem, kur ir vienlīdz, vai gandrīz vienlīdz lielā mērā katrā cilvēkā. Mēs neesam karavīri. Te varētu nosaukt visus tos autors, bet nekavēšu laiku. Un attiecīgi, kāds bija rezultāts no šīs jaunās tādas it kā savā ziņā miera nesēju nevardarbīgās pretošanās tiem kustības iedīgļiem rietumos,
Rezultāts bija tāds, ka jau sākot ar Augustīnu un vēlāk ar visiem baznīcas tēviem cauri gadsimtiem tika izstrādāta ļoti stingra, ļoti sistemātiska un ļoti ierobežojoša tā sauktā taisnīgā kara teorija. Tā ir ļoti ierobežojoša. Ja? Es par to arī varu pastāstīt. Kas nosprauda tādu likumu kopumu, ko baznīca arī, katoļu baznīca, protams, ja tas ir tajos laikos, arī atzina, ka tā ir mūsu oficiālā mācība. Piemēram, ja tu esi katolis, tad tev ir tam arī jāpiekrīt. Tā ir daļa no dogmas, kas nosprauž skaidrus noteikumus, kuros gadījumos ir pieņemami karot, kuros gados uz vardarbību var atbildēt ar vardarbību. Ja? Tie 7 vai 8 galvenie likumi, un šajā gadījumā mums būtu runājot par Ukrainu svarīgi, varbūt, teiksim, pirmie 4 vai 5, ja? Pirmkārt, ir pieļaujams karot tikai tajos gadījumos, kad tās otras puses agresora nodarījums ir ilgstoši, ļoti smags, drošticami pierādīts un nopietns. Ja. Tātad uzreiz jau varētu teikt, ka nedrīkst uzsākt karu ar kaimiņu valsti tikai tāpēc, ka ir bijusi, teiksim, viena sadursme uz robežas un varbūt arī cilvēki aizgājuši bojā un kaut kas ir saspridzināts. Ja, tā būtu jābūt ļoti nopietnam pamatotam iemeslam, ļoti nopietnam kaitējumam un apdraudējumam, ja? Un kas nav tikai ideoloģisks apdraudējums, ja? Bet reālai rīcībai, kas ir apdraudējums valstiskai kopienai. Tas ir pirmkārt. Otrakārt, ir jābūt reāli un drošticami paredzamam, ka būs iespējams šajā karā viņu uzsākot gūt panākumus. Šis ir arī ļoti būtisks punkts. Ja? Ir atbilstoši taisnīgā kara mācībai amorāli karot, dzīt cilvēkus, mobilizēt, karot tajos gadījumos, kad ir pilnīgi skaidrs, ja, ka pretinieks pārāk spēcīgs, viss tiks iznīcināti un sakaut, un tās dzīvības tiks zaudētas. Ja. Tad mācība arī to noraida. Ja. Trešais būtu kategoriski aizliegts jebkādos apstākļos tīši uzbrukt civiliedzīvotājiem. Ja. Atomieroči ja, un šie te modernie vai ķīmiskie ieroči, ja, kas skar civiliedzīvotājs, sievietes, bērnus, jā, tur tos nekarojošos vai slimos, ja tie ir uzreiz jau no galda. Viņus nedrīkst lietot, lai kas notiktu. Nekad kategoriski aizliegti. Pat, ja pretinieks viņus lieto. Ja. Tad kā tā kara teorija ir ļoti ierobežojoša. Un tad vēl ir stingrais nošķīrums starp tiem, kas ir uniformās un karo, un tiem visiem pārējiem, kuriem nedrīkst uzbrukt. Ja. Šīs teorijas gaismā, ja, mēs uzreiz varam norientēties tajā, man tas palīdz norientēties tajā Krievijas uzbrukumā Ukrainai, kad pat ja mēs pieņemam kaut kādā mērā, jā, to Krievijas versiju, ka viņiem tur paplašinājās NATO dalība tādā veidā, tā kā, ko viņi uzskata sev par draudu, vai kas viņiem nepatīk, vai kurā viņi vīlušies, nekādi nesanāk, ka viņiem bija pamatots iemesls uzbrukt Ukrainai ar ieročiem, jā, nekādi nesanāk, jā. Un atkal no otras puses, šīs pašas teorijas ietveros mēs labi redzam, ka NATO iesaiste ir apšaubāma. Ja, ko nozīmētu NATO iesaiste? Nozīmē, ka būtu 3. un 4. valstis, no kurām tagad sagaida, un var saprast, ka Ukraiņi no viņiem sagaida, ka viņi tagad ne tikai ar tiem ieročiem palīdz, ja, bet reāli viņi nāk tālāk, kā visi kopā izstumj Krievu armiju ārā no Ukrainas, ja, aizdzen viņus atpakaļ un tā. Un tā kā Krievijai ir tie atomieroči, ja, tad tas risks ir pārāk liels, ka tas kaitējums, ko šobrīd nodara Krievu armija Ukrainā, tas līdzeklis, ar kuru mēģināt to labot, varētu novest pie vēl daudz lielāka un plašāka kaitējuma, ja, kas būtu tātad, atomieroču izmantošana pret, Varšavu, Rīgu, ja, Viļņu, ja. Un tur tas pareizais ceļš ir ļoti šaurs. Un es vēl pēdējais, ko es gribu teikt par to taisnīgu kara teoriju, ir, ka cilvēki intuitīvi saprot, ka karā ir jādarbojas deontoloģiskiem principiem arī tad, ja viņi nav apguvuši šo teoriju, ja, vai arī viņi nenāk no šīm saknēm. Ja. Visi kaut kā intuitīvi jūt, ka vajag vispirms nomierināties un padomāt, ja, kā mēs darīsim tālāk, kā mēs palīdzēsim. Ja, ka visi arī kaut kā intuitīvi saprot, ka Krievijas federācijai ir jādod kaut kāds atkāpšanās ceļš. Ja? Mēs nebumbosim visu viņas teritoriju aiz dusmām un sašutumu par to, cik viņi netaisnīgi dara. Ja? Viņu vajag atstumt atpakaļ un tad nomierināties, ļaut viņai savākties. Ja? Jo mēs turpināsim visi kopā dzīvot šajā pasaulē. Tā īsumā.
Jā, es atkal skatos uz jums diviem, un man galvā Nu, ir ko šie tu tēli. redzi? Es redzu no Agnes puses tiešām šo kristīgo pacifismu, kur kaut kādā ziņā tiešām taisnīgā, šī kristīgā pozīcija Nevis kristīgais pacifisms, bet kristīgā taisnīga kara Jā. teorija, kas ļoti ierobežo tos gadījumus, kuros ir pamatoti karot. Maksimāli ierobežo. Un tad kristīgais pacifisms būtu vispār jebkāda kara noliegums. Jā, bet tā ir margināla un ļoti tālu, un šobrīd nav spēkā. Arī kristīgie uzmanīgi ar tiem pacifistiem. Ja, ātri vēl pēdējā teiksim, Bernards Rasels, kas nebija nekāds ne kristietis, ne pat britu filozofs, kurš tik asi un mērķiecīgi pretojās iesaukumam Pirmajā pasaules karā, ka viņu pat cietumā ielika tur Londonā. Viņam bija jāsēž. Ja? Viņš ne par ko negribēja piedalīties. Tajā brīdī bija pacifists. Ja, vai vismaz nevis bija pacifists, bet ieņēma šādu pozīciju, ka tas ir bezjēdzīgs, netaisnīgs karš, kur viņam kā Britam nav jāpiedalās. Lieciet man mieru. Tad, kad sākoties Otram pasaules karam, bija skaidrs, kāds ir Hitlers un kāda ir fašistiskā Vācija, ja, tad viņš atzina, ka lūk, šis konkrētais karš ir taisnīgs un tajā ir jākaro. Un es teiktu, ka šī Ukraina atbilst otrajam gadījumam šobrīd. Tā ir netaisnīga agresija pret valsti, kuri nav izaicinājusi un kuras, pat ja viņi ir nodarījusi kaut kādu kaitējumu, aizskārumu, tas nav samērojams ar to, kas šobrīd tur tiek darīts no Krievu armijas puses. Man liekas, vispār modernais karš tieši izceļās ar to, ka tas ir tik tālu no taisnīgā kara koncepcijas, cik tālu vien var būt, jo modernajā karā, un es nevaru novilkt tādu skaidru to chronoloģisko ietvaru atskatoties, bet vismaz gandrīz jau kopš Pirmajā pasaules karā vēl mēģināja ievērot kaut kādas kara noteikumus un likumus, bet Otrais pasaules karš un visi turpmākie konflikti iezīmēs tieši diametrāliem pretstatiem. Proti, netiek vairs nošķirts civilists no militārista. Visi kari tiek apzīmēti un burtiski tiek leģitimēti kā aizsardzības kari. Krievijas tas pamatojums kāzus belli arī, tas ir aizsardzības karš, viņi jūtas iespiest, viņiem draud karš no Ukrainas puses. Šis viņa pamatojums nekam nedara vispār. Viņš ir pilnīgi nepārliecinošs. Jā. Un lūk, arī dažādie Hitlera izprovocētie konflikti arī galā tika mālēti kā tāda aizsardzības kari kaut kādā ziņā gan Polijā, bet arī vis tālāk turpmākā starptautiskā sistēma, kā veidojās, tika veidota tā, lai it kā agresijas karš vai tas, ko arī nesen Edgars Rinkevičs nosauc par šo Krievijas noziegumu pret mieru, nebūtu iespējams, un tā kā noziegums pret mieru ir iegūst tiešām tādu tiesiski, starptautisko tiesību tādu statusu, un kā stūrakmens starptautiskajām tiesībām, tad tas jau nav atcēlis karu. Tas vienkārši nozīmē, ka dažādas lielvaras, dažādi spēki vienkārši savus karus apzīmē par aizsardzības kariem. Un tad, lūk, es skatos, Agnes, šis mēģinājums ierobežot karu vai nest mieru, un tad es skatos uz Raivi, un man nāk prātā, Raibijā viens pētīts un lasīts domātājs Ernsts Jingers, vācu literāts poēts, arī filozofs un domātājs, kurš tomēr, ja ne glorificē karu, tad tomēr labi apraksta karu kā tādu fenomenu, kurā cilvēka daba tiek piepildīta vai manifestējās. Un mēs redzam to arī Ukraiņu piemērā, jo skaidrs, ka karš ir briesmīgs, bet no otras puses arī vairāk apskatnieki to visu laiku norāda, ka kādas rakstura īpašības tas iznes cilvēkiem uz āru, ko norūda. Tur varonība, uzupurēšanās tikums, drošsirdības tikums, kurš miera laikos miera laikos gluži vienkārši, ja nebūtu iespējams, tad kaut kur stāvētu fonā tā latenti. Un, man liekas, Ernsts Jingers, kad viņš par karu runā, tad viņš tieši izceļ šo, ka tas ir kaut kāds cilvēka dabas vainagojums un pilnība, kur atkal pretī, un atkal es gribu prestatīt divus literātus, Ernsts Jingers, vienā laikā rakstošu, un viņam pretī Remarks, kurš atkal pārstāv tādu humanismu, pacifismu, kara bezjēdzības tradīciju. Kamēr mēs lasām Ernstu Jingeru, kur drīzāk viņš teiks, ka karā jēga parādās un atraisās. Lieliem autoriem ir grūti, tur noteikti ambivalences, nevis pretrunīgums, bet viņu ideju vai dziļums, vai plašums vienmēr ir tas, kas mums liek kādreiz arī vienos tais pašos vārdos saskatīt arī pretējas lietas. Jā, pavisam skaidrs, Ernsts Jingers, tad, kad viņš ir Pirmā pasaules karā, raksta vai ne tērauda negaisos,
tad viņš runā par noteiktām cilvēka kvalitātēm, kas parādās tikai šādos ekstremālos, galējos stāvokļos, un par to, ko ir grūti iepazīt un sevi pamanīt miera laikā. Jā, turklāt vēl ilgstoša miera laikā. Viņš, piemēram, runā. Kāds bija 19. gadsimts? Jā, vai nogale. Jā, tāda, ko tur atkal cita autora apraksta, to nedaudz varbūt savādāk, bet uz ilgstošāka miera fona. Viņš grib parādīt, cik lielā mērā mēs šajā ilgstošajā mierā arī iegrimstam noteiktās ilūzijās. Un realitātes zudumā varētu teikt tā. Viņš vienā esejā, kas saucās Došanās mežā, arī rakstīja, ilgstošs miers veicina optiskas ilūzijas. Un to viņš kā tādu diagnozi arī uzstāda. Vienlaikus viņš noteikti ir autors, un to es gribēju piebilst, klausoties, ko Agnes saka, kurš grib aprakstīt modernā laikmeta šos laustos, varētu teikt, liektos spoguļus, caur kuriem iziet visi tās rietumu senās vai ne tradīcijas idejas. Ja, un Jingers šī gadījumā ir, es domāju, pat ļoti labs autors, jo tas viņa, varētu teikt, centrālais, kā rakstnieka centrālais esejistu un domātāju uzdevums ir aprakstīt tādu modernu sabiedrību, kura ir totālās mobilizācijas stāvoklī nonākusi. Tas ir, kad Nīčes savulaik aprakstītais nihilisms drīzāk ir iestājies, un šīs senās idejas ir tik jau laustas un tik jau drīzāk pat aizmirstas, ka tā vietā kaut ko ir jāliek, un tad tā vietā 19. gadsimta gaitā parādās totāli mobilizētās nācijas, kas industriālā darbā, bet drīz pēc tam 20. gadsimta sākumā arī karos pastāv un mēģina ar šo savu totālo mobilizāciju un šīs mobilizācijas vērtībām kaut kā noturēt kaut kādu solidaritāti, noturēt kaut kādu kopienas apzināšanos, noturēt vispār šo sabiedrību kopā. Mēs zinām, tie, protams, ir, var atcerēties labi romantiķu vārdus par to, ka tur, kur nav dieva, tur ir spoki. Tie, protams, ir spoki. Bet tie ir tik spēcīgi un tiek saukts nepārtraukti pēc jauniem kādiem dzīves ideāliem, kas varētu šo modernās sabiedrības, masu sabiedrības organizēt. Šie ideāli gan jau ir iluzori, un tomēr tie ir jau tik lielā mērā to seno ideju vietā, tās troņus sākuši šo ideju ieņemt. To mēs arī redzam, man šķiet, arī mūsdienu Krievijas tēlā. Joprojām man šķiet, ka Krievija, arī pašreizējā Krievija ir viens modernā laikmeta eksperiments, kas turpinās un nevar vien beigties. Un arī šī eksperimenta pamatā ir kādas idejas, modernās idejas, kuras ir mēģinājuši stāties seno tradīciju vietā, vai kuras ir mēģināts ievietot šo tradīciju vietā, tukšajā vietā. Un Jingers ir autors, kas šo visu situāciju man šķiet labi apraksta. Tādā nozīmē es gribētu skatīties viņu arī, tāpat kā varbūt arī uz Nīču un līdzīgiem autoriem, kā ne tik daudz cilvēkiem, kuri aizstāv kaut kādas idejas vai pārstāv kādas idejas, bet kuri ļoti asredzīgi apraksta tieši modernā laikmeta situāciju. Tajā apraksta līmenī viņi ir izcili. Tu pieminēji arī, ka Jingers un arī daudz citi Krievija apraksta uz to brīdi 20. un 30. gados kā tādu arī modernitātes ietekmētu un modernu spēku, bet mūsdienās daudziem rietumos, tādiem daudziem tradicionālistiem, reakcionāriem, konservatīviem rietumos ir šis iespējas par Krieviju kā tādu konservatīvu, arhitradicionālistisku valsti, kur tad mēģina pārvarēt dažādas modernitātes ligas un tad teikt un darīt visu tā, kā bez nekādiem tur dūma aizsegiem, bez nekādām šīm Jingera
pieteiktajām optiskajām ilūzijām, vienkārši darīt visu pa skarbo un pa tiešo, kas arī diezgan daudz cilvēkus uzrunā. Un šie cilvēki teiks, ka labi, noliksim malā šo kristiešu taisnīgā kara teoriju, paskatīsimies uz visu arī uz vēsturisko tradīciju, paņemsim Homēru, kā Homēram arī karš un karotāji tiek cildināti un karavadoņi arī iegūst tādu slavas oreālu. Paņemsim skandināvu sākus un vispār eiropiešu šādus arī ārpus Romas ietekmes tapušos tekstus, paņemsim Beowulfu, skandināvu sākus, kur arī, teiksim, karotājs, ir traģiski, tur tie autori norāda, ka karš ir traģisks, Motvārdu folklora arī to tā uztver, bet galā es teiktu, ka tajā svaru kausā labs karotājs un labi izdevusies kara darbība ir tāds tiešām tikums. Tur atkal parādās tas, par ko mēs jau runājam. Tur parādās drošsirdība, varonība, uzupurēšanās, taktiskais apdoms. Un ļoti daudz, teiksim, cilvēku rietumos skatās uz Vladimiru Putinu, uz šo viņu izveidoto valsti, un nereti viņi arī savos internetos pat ir tiešām gatavi atteikties no visas šīs rietumu tādas humānisma, iecietības un miera nešanas tradīcijas un teikt, nē, mums vajag mongoļu karavadoņus, kur tad aizslauk šo visu sapūšo pasauli un tad uz vietām mēs caur spēku celsim kaut ko jaunu un labāku. Man jau šķiet, ka arī šī ir viena optiska ilūzija, ko Jingers gan jau ir labi aprakstījis. Skaidrs, ka viņš pats arī 20. varbūt 30. gados savā politiskajā publicistikā kaut ko līdzīgu ir teicis, bet tur jau var to pamanīt, ka tas ir Homērs vai vikingi vai kas cits modernitātes lauzumā. Tie vairs nav tie vēsturiskie fenomeni, tie ir modernie mīti, kas ir izstāstīti, un ja mēs palūkojamies uz mūsdienu Krieviju un, piemēram, uz ideologiem tādiem kā Dugins vai citi, tā tur mēs labi redzam, ka šādā veidā tiek salikti kopā daudzi stāsti par senām tradīcijām vai kādiem vēsturiskiem fenomeniem, kuriem vairs nav šiem stāstiem daudz sakara ar šiem vēsturiskajiem fenomeniem. Tā jaunā mitoloģija, kas tiek izstāstīta, kuras, varētu teikt, primārais uzdevums, ko varbūt paši autori kādreiz līdz galam šīs jaunās mitoloģijas varētu arī nemaz neapzināties, ir tik tiešām, kaut kā aizpildīt šo seno tradīcijas stāstu vietu, jo to ir modernais laikmets, šo tradīciju ir radikāli lauzis, pārbīdījis. Runājot par tiem amerikāņu, piemēram, tradicionālistiem vai konservatīvajiem vai neopagāniem, to visu daļu, kuriem diezgan lielai daļai tā kā fascinē pirmkārt Vladimira Putina personība, Krievijas fenomens kā tāds, un fascinē arī tas, ka viņš te 2020. gadā tā kā no zila gaisa pēkšņi ar tankiem un konvencionālā kara metodēm iebrūk Ukrainā un iedomājas pilnīgi atkārtojas tā kā vēsturi, kur mēs jau bijām nolikuši aizmugurē sev. Jo es atgādināšu, ka kopš tā Kosovas konflikta ir iznākušas ļoti daudz grāmatas un ir ļoti daudz kara pētnieku un analītiķu, un es esmu arī pati vairākas lasījis, un tur viņi raksta veselas grāmatas, kas veltītas tēmai karš mainīsies, tagad tikai ar droniem būs, tagad tikai ar robotiem būs, un tā, cilvēki vispār neiesbojās. Un te mēs redzam, ka, gluži tā nav, vai ne? Labi, bet tad atgriežoties pie tiem amerikāņu konservatīviem, tur ir vairāk, kā saprast viņu pozīciju, kas arī man dažos gadījumos bijusi ārkārtīgi sāpīga. Jo es visādi citādi šos domātājus, bieži vien ir akadēmiķi pasniedzēji, pārzina politisko filozofiju, brīnišķīgi un teoriju. Tas rada vilšanos tā viņa, manuprāt, pārsteidzīgā nostāšanās, drīzāk tā kā Krievijas federācijas pusē. Kāds tam ir iemesls? Pirmkārt, ir vispār jāturās runāt par izdarīt spriedumus par vietām, lietām un situācijām, kur tu pats neesi bijis un kur tu nepazīsti.
Un daudz cilvēku vienkārši nesaprot to Krieviju, nesaprot, kā jūtas un kā klājas visas tās mazās etniskās valstiņas, kas ir Krievijai gar malu. Ja? Tur sākot no Latvijas, ja? Ne no Lietuvas, ja? Līdz lejā, līdz pat Ukrainai un Gruzijas un tā tālāk. Ja? Un tiem amerikāņiem tur pilnīgi jāsēž un jādzen viņiem galvā. Ja? Igauņi nav Krievi, latvieši nav Krievi, Ukraiņi nav Krievi, Gruzija nav Krievi. Viņi saka, jā, nu labi, viņi drīzāk tos redz kā dialektus. Ja? Tā kā, lai gan viņi zina, ka tas tā nav, bet tomēr, galu galā, ja, dienas beigās, jā, tā ir tā Krievu zona, tur ir tādi mazas tautiņas, bet, maziņas, tur, lai, ja. Tad tas viņi nepārzina to situāciju, un es negribu viņus kritizēt, jo es varu pilnīgi redzēt, ka daudziem no mums būtu līdzīgi, ja, mēs par Lībiju bijām pirmie, gribējām izteikties par Sīrijas konfliktu, par Eritreju, par visādām, vietām, kas ir sarežģīts, par Afganistānu, kur mēs neesam bijuši, kur karot grupas, par kurām mēs bieži vien saņemam nevis ticamu informāciju, bet propagandu no vienas vai otras puses. Tas prasa reāli tādu sekošanu līdzi un orientēšanos. Pirms tu vispār savu pozīciju noformulē. Ja? Viņi nav tik vienkārši. Es gan teiktu, ka Krievijas-Ukrainas gadījums ir vienkārši, bet tas man izskatās, jo es esmu reģionā. Es skaidri redzu, kurš ir agresors. Vai ne? Tas būtu pirmais. Otrais, amerikāņu konservatīvie pārāk spēcīgi par spīti tam, ka daudz no viņiem ir kristieši. Ja? Un viņi zina arī šo kristīgo, ļoti kristīgi ietekmēto, ļoti spēcīgo kara tiesību, kas arī, uz kuras balstās arī Hāgas tribunāls. Ja? Ka ir robežas, ir deontoloģiski principi. Nav tā, ka var darīt visu, kas ir izdevīgāks. Ja? Lai gan viņi zina šo teoriju, viņi tomēr ir pārāk dziļi ietekmēti no tā sauktā amerikāņu neokonservatīvismu, vai vēl labāk to varētu saukt par reālismu, ja? Kas bija izplatījās pēc Otrā pasaules kara, ko tās ir daudz grāmatas, ko sarakstījuši ļoti gudri cilvēki, piemēram, Donalds Keigans, viņa dēls Roberts Keigans. Un tad vesela virkni ar autoriem, ja? Kas tātad reālisms ir ļoti tāds neiejūtīgs, nav īstais vārds, cīnisks nav īstais vārds, labi, teiksim tā atsvešināts skatījums uz valstisko kopienu, valstisko veidojumu savstarpējām attiecībām vispār uz planētas Zemes, ja, un kas mēģina vispirms dot to deskriptīvo modeli. Un tas deskriptīvais modelis realismā viņš ir spēcīgs un pārliecinošs, ja. Piemēram, viena no realisma pamattēzēm, ja, ka ikviena valstiskā kopiena tiecas tikai pēc sava izdevīguma. Viņa mēģina maksimizēt ja, to, kas viņai ir derīgs. Ja. To tēzi var apšaubīt, bet tā ir tā viņa pamattēze. Un tāpēc viņi saka vienmēr, ka jūs iesiet palīgā tur tiem Sīrijai karot tikai tad, ja jums tas reāli būs izdevīgi. Ko nozīmē izdevīgi? Jums ir ekonomisks intereses, jums ir sociāls intereses, jums ir tur vēlētāji aiz muguras, ja? Jums ir ilgtermiņa sadarbības intereses vai kaut kādas emocionālas saistības ar tiem. Jūs neiesiet karot aizstāvēt jebkuru citu, ja? Un ka tā tas ir vienmēr, un ka galu galā, tā kā uz planētas Zemes starp valstiskajām kopienām nav augšpusē novietots viens arbitrs, kas saka, nē, šis bija netaisnīgi, ejiet kaktā, tevi sodīsim. Ja? Tad galu galā tas, kas izspēlējās, ja, tāds kā tas rezultāts ir, uzvar tas, kurš ir spēcīgākais. Un būt spēcīgākajam tas nenozīmē tikai ar dūri, ja, būt spēcīgākajam, bet tad reālisti ļoti pamatot uzsver, un tur es arī viņiem varētu piekrist. Ja? Viņi saka, ko jūs iedomājaties, ka teiksim, tas Hāgas tribunāls vai cilvēktiesību doktrīna vai visi liberālā demokrātijas tur tās vērtības, ja? Ka viņas pastāv tāpēc, ka viņas ir pašas skaistas un visiem patīk? Nē, viņas pastāv un ir spēkā tāpēc, ka tur aizmugurē ir tanki un tā dūri, kas saka, būs šitā. Ja? Un ja amerikāņi beigs spēlēt to pasaules policistu lomu, ja, ar savām tām vērtībām, konstitucionālām, ja, tad citējot Roberta Keigana pēdējo grāmatu, šeit visur džungļi augs apakaļ. Ja? The jungle grows back. Ja? Tad, ja šis tiks novākts nost, viss šitā te, ja, un viņi tiek uzturēti spēkā, tāpēc, ka kādam ir spēks piespiest, ja? Kādam ir fiziskais spēks apcietināt Miloševiču, aizvilkt viņu uz tiesu, notiesāt. Kas ir mazā Serbija un kas ir lielā Amerika? Jā, lūk, tas ir komentārs, ko reālisti teiktu. Ja? Un tātad šis deskriptīvais modelis ir tik ļoti izplatījies no Amerikas, un viņā ir kaut kas fascinē, ka viņš jau kļūst par preskriptīvo. Ja? To es pamanīju arī runājot ar saviem draugiem, kas saka, bet Amerika taču ir lielvara, un tur pretī NATO tā taču arī ir lielvara. Un tad, ja, un ka tad
tas taisnīguma jautājums, ideālu jautājums, dabīgo tiesību jautājums, tautas suverenitātes jautājums, pašnoteikšanās jautājumi kļūst tā kā sekundāri. Ja? Un tā ir tas brīdis, kad es teiktu, nē, tā nav. Nē. Uzmanīgi ar deskriptīvo modeli. Ja? Mēs esam cilvēki, ja? Un mēs nedarbojamies tikai utilitārajā tajā aprēķinā. Un tad nobeidzot, ja, viena daļa no tiem konservatīviem, manuprāt, nav kaut kā labi pārdomājuši paši tās premises, ar kurām viņi analizē konfliktus, ko viņi redz pasaulē. Un ļoti daudziem konservatīviem, tīpaši arī Amerikā, šobrīd tur ir tāds liels antiliberālismu un pat antiamerikānismu vilnis, un arī Eiropā, viņiem tieši šī Amerikas kā pasaules policistu loma, viņiem tas ir kaut kas briesmīgs, šī liberālā pasaules kārtība, kas ir uzturējusi mieru, bet tomēr ir bijusi tāda vienpolāra vai monopolāra pēc PSRS sabrukuma. Tas ir bijis kaut kas, viņuprāt, tas ir kaut kas briesmīgs. Viņi tiešām šo anglosakšu vai anglofono pasaules kārtību vienādo ar dažādām mūsdienu likstām, ar kā mēs arī telos rakstos lasām 72 dzimumiem, abortiem, Tinderi un visu pārējo. Un tas viss tiek vienādos ar šo anglo-amerikāņu pasaules kārtību, kur daudziem ir apnikusi, tā skaitā Amerikā, un tad viņi redz, ka, skatāmies labāk uz kaut kādu multipolāru pasauli, kur šobrīd veidojas, ka tur Turcijai ir sava ietekmes sfēra, Krievijai sava ietekmes sfēra. Jā, Eritrejai sava. Jā, Eritrejai sava. Un Krievijai, protams, sava un liela, un galvenais, lai Krievija būtu spēcīga, ja, un lai tās mazās tautiņas tur daudz nelektos. Ja. Tāds ir galu galā tas slēdziens, ja, kur mēs dzirdam no Amerikas šobrīd. Ja. Lūk, un tur pa vidu ir tāda Eiropa, piemēram, gadījusies, kas arī vispār ir tāda pilnīgi nespēcīga, jo šobrīd arī vairāk to politiku veido Amerika, teiksim, Lielbritānija, tad Eiropa mēģina kaut kā klumpašot pakaļ. Makrons arī kaut ko mēģina, kā jaunais Eiropas tāds kā valdnieks vai to noteicējs, bet gal galā arī pašā Eiropā ir starp konservatīviem ļoti izteikti arī tāda un jau ilglaicīga antiamerikāniskā tradīcija, spēcīga arī kopš 45. gada, bet, es teiktu, vēl kopš Špenglera, teiksim, jau 100 gadus tāda krasa nostāšanās pret anglo-amerikāņu kapitālismu, pret veikalnieciskumu, kas tiek vienādots ar šo anglo-amerikāņu kārtību, pret liberālismu, pret plurālismu, pret visu iespējamo, kas nepatīk šiem dažādiem konservatīviem. Un Vācijā, man liekas, ir līdzīgi. Vienkārši šobrīd viņi ir spiesti arī pat tāds Mateo Salvini un citu, un tā Le Pen un Zemūrs. Tā Krievijas agresija ir tik skaidra un tik morāli neambivalenta. Tur nav divdomīgi. Ir skaidri redzams, ka tas ir agresijas uzbrukums, agresijas karš, ka šie visi dažādie tādi Putina fani, kas ir Eiropā, viņi spiest pieklusināt savu toni, bet tas jau nemaina to, ka viņi jebkurā gadījumā ir antiamerikāniski, un ka viņi gribētu, teiksim, spēcīgu Eiropu, kur tad varētu tirgoties un taisīt veikalu ar Krieviju. Un tad, kas ir pa vidu starp Eiropu, ar to domājot Rietumu Eiropu un Krieviju, tas ir vienalga. Tur Polija, Centrāla Eiropa, tas nav svarīgi. Šīs tendences var novērot, kādus tu apraksti, tāds skatījums uz Eiropas politisko karti, kas izriet no noteikta skatījuma vispār uz cilvēku. Un tad mēs atgriežamies jau pie pirmā jautājuma par domām, kas apraksta realitāti un līdz ar to arī cilvēku novietojumu realitātē. Man jau gribētos domāt, ka Eiropa ir viena īpatnējā vieta, kur kādu laiku tika producētas daudzas domas. Tas ir, ka Eiropa varētu uz šī spēku samēra fona, kā tas izveidojās mūsdienās ar lieliem ģeopolitiskiem centriem, un šo centru atkal tādu stīvēšanos, citreiz diplomātisku, citreiz pavisam tiešā veidā militāru, par noteikšanu pasaulē un pasaules daļās. Jau šī visa fona Eiropai vajadzētu saglabāt savu to, ko sauc par esprit, vai tādu spēju radīt daudzas un dažādas domas. Un šīs domas tad arī ap tām var atkal kristalizēties kāds stāsts. Gan jau bija mēģinājums, ka Eiropas Savienība būs viens liels stāsts, ap kuru varētu sapulcināt pietiekami daudz pašu eiropiešu. Prātus un sirdis, tā teikt, dabūt.
Bet vēl pagaidām pat uz visu pēdējo gada desmitu notikumu un debašu jau fona, kā vēl nav galīgi pazudusi ticība tam, ka Eiropieši vienmēr kaut ko spēj. Tātad nevis izcīnīt vai iekrot, bet izdomāt. Mēs arī aizmirstam uz visu šo vācu, franču, spāņu un angļu taisītā trokšņa. Mēs tiešām aizmirstam, ka poļi 38 miljoni, Čehi 10 miljoni, Ungāri arī 10 miljoni, Ukraiņi 40 miljoni, ka tā ir pietiekami liela telpa, kur arī ir tapušas domas, kuras, rietumos tikai, es nezinu, varbūt tagad tikai beidzot sāks uzklausīt, kādi tik lielie ģeopolitiski un arī idejiskie projekti bijuši gan Pilsudským, visādiem poļu domātājiem, Ukraiņu domātājiem. Iedomājieties, Ukraiņiem arī ir filozofi, tur dzejnieki, poēti, diezgan liela tradīcija. Ko cerams tikai tagad sāks pamanīt un iekļaut. Bet, ja no manas puses vēl pēdējā piezīme par šo, no tāda kontrariāniska, jeb kā mēs teles rakstā vienā lasām, tāda pretējībās domājoša cilvēka skatu punkta, kā tas ilgu laiku bijis, šķiet, ka Krievija šobrīd nonāk tādā kā daudz tiešām reakcionāru skatījumā, tādā ideālā stāvoklī, jo viņi tiek, kas ir pat vēlams no arī tās pašas Krievijas vadošās ideoloģijas skatpunktus papētīja viņu domātājs, piemēram, tādu Ivanu Iļģinu, arī Duginu, protams, ko visi zina un citus, un tā viņa doma tiešām ir tāda, ka Krievija ir kaut kas objektīvi labāks nekā pārējā pasaule, nekā it īpaši šī sapulsī samaitātā rietuma pasaule, un kā mēs šobrīd skatāmies, tur McDonald's aiziet, jau cik tur simtiem visas šīs lielās kompānijas ir aizgājušas no Krievijas, un šie dažādie krievu reakcionāri, un viņiem piebalsojot arī eiropiešu reakcionāri, viņi teiks ļoti labi. Tas nozīmē, ka Krievija vairs nebūs sasaistīta ar šo riebīgo rietumu kapitālu, kas arī rietumos ir viens no galvenajiem woke un visā tur kreiso ideoloģiju bīdītājiem. Tur Disneys, piemēram, Netflix aiziet prom, tas pats Tinders aiziet prom, dažādas pornogrāfijas, šie lielie koncerni aiziet prom no Krievijas. Jā, pornogrāfija izvākt no Krievijas beidzot. Jā, un tas mēs iedomājamies šķīstie krievi tādi stareci, vienalga vecticībnieki, vai kas viņiem var būt. Dugins ar savu garo bārdu, viņš saka, ideāli. Krievija ir ideālā stāvoklī nonākusi, mēs beidzot esam brīvi, mēs esam atgriezušies šajā šķīstajā tādā krievu idilē, ko varēja vērot tādā, vismaz manā jaunībā bija tāds labs krievs seriāls, ikonu mednieki, kur tiešām šie tādi ikonu mednieki no Krievijas lielpilsētām dodās kaut kur uz purvos nepieejam, tur tundrā nepieejam vecacībnieku ciematu, lai nozaktu ikonus Pasjaroja Oko, un tad viņi tur iesprūst, un tad viņi atgriežas tādā kā 13., 14., 15. gadsimta tādā nesamaitātā senslāvu vidē, kur viņi dzīvo, acīm redzot, krievi šo stāvokli ir izvēlējušies. Bet labi, es gribu atgriezties pie tā iepriekšējā. Ja? Šī smieklīga tēma par pornogrāfijas izvākšanu no Krievijas un par McDonaldiem. Bet labi, ja? Atgriežoties pie iepriekšējā nedaudz, ja? Mēs redzam arī kaut kādu tādu no Amerikas puses arī nākuši un arī no Eiropas konservatīvo vienas daļas domātāju puses nākuši. Arī tādu nesakarīgu visādu lietu samešanu vienā katlā. Ja? Ka, teiksim, jūs ievērojat, ka tagad pēdējā laikā tos publicētajos rakstos vienlaikus tiek apgalvots, un ka NATO tīrākais amerikāņu projekts, ja? Tīrākais amerikāņu, tādēļ sadursme it kā esot starp Krieviju kā vienu lielvaru un Ameriku otru lielvaru. Pirmkārt, jau tas šķiet apšaubāmi, ja? Vai tā ir? Otrakārt, tajā pašā laikā tiek vienādots NATO ar Eiropas Savienību. Ja? Kad, jo tā it kā tā Ukraina mēģina iestāties tajā NATO, bet arī tagad it kā pieteicās to Eiropas Savienību. Ja? Vai tad arī Eiropas Savienība būtu tīrākais amerikāņu projekts? Ja? Un tad tas tā kļūst jau drusku pa daudz tāda sazvērstības teorija, kas jau vairs nav loģiska. Ja? Tas būtu pirmais. Ja? Varbūt es tur varu ātri iestarpināt to, ka tavu pieminēto arī krievu ideologu autoru perspektīvās, viņi ir tik ļoti nofiksējušies jau uz rietumiem, kā milzīga liela kaut kā, kāda mitoloģiska tēla, rietumu tēls, un tik ļoti kaut kā sakaluši, piekaluši sev šādam, es gribētu tomēr teikt galu galā, izdomātam rietumu tēlam, un pilnīgi gandrīz vai šajās visās krekla plēšanās uz krūtīm, aizmirsuši, ka viņiem aizmugurē ir Ķīna
Un kā tā teikt, pasaules ģeopolitika ātri spēlēs ar viņiem milzīgu, labi teiksim, vienalga vai traģisku vai kādu citu, bet joku. Jā. Jā, man šķiet, ka kaut kur sociālās medijos bija tāda karikatūra vai zīmējums, kur tas krievu lācis, to purni ir iecirtis, slazdā, Ukrainas slazdā, bet tikai aizmugurē viņu dikti gaida un par viņu priecājas viena liela panda. Kā teiktu Karls Šmits, autors, ko es lasu, ienaidnieks ir manis paša jautājums, kā viņš saka, Alsgestalt, manis paša jautājums kā forma, proti ienaidnieks ir kaut kādā ziņā uzdod jautājumu man pašam, bet arī es to ienaidnieku uzzinu kaut ko par sevi, un krieviešu lielais ienaidnieks ir rietum, bet jā, bet es gribētu teikt, tā indikācija, ka tomēr tā arī mūsdienu Krievija joprojām ir viens tāds modernā laika projekts, vai viņi to paši apzinās vai nē, un visi šie stāsti par stareciem, un viss tas ir bijis, to es sen paši eiropieši izdomājuši, un savās versijās, un priecājušies par tādu arhaiskiem, motīviem un daudz ko citu. Tā ir tā Krievijas, nezinu. Bet tas mīts ir ļoti... Bet tas ir nākamais sarunas daļai, bet tas Krievijas stāsts vai kaut kādā ziņā arī izskaistināts sentimentāls mīts, viss tas tēls, viņš valdzina, Tagad to neseno amerikāņu filmu, kas bija tāda ļoti dekoratīva, Anna Karēņina tur uztaisīta, tur ir visi tie krievu tērpi un viss tas sermulādiņas, viss tur tās apkaklas un visa tā krievu aristokrātija un visas sievietes fantastiski skaistas, un tad visi tie, tur arī, protams, ir tie virsnieki, vai ne, ka tajos brīnišķīgajos baltajos, un tas viss fascinē. Arī mani tajā skaitā. Arī tā angļu versija, ko uzfilmēja neseno par karu un mieru, kur Rundāla filmē, tur jau arī tas pats bija. Un tas krievu muižnieki kaut kādā koka muižā, tur viss tā ļoti idiliski fonā mešs un protams, pareizsacība ikons. Tas ir liela fikcija kaut kādā ziņā. Aizbraucot uz Krieviju, jūs ļoti ātri nonāksiet tādā kultūra šoka stāvoklī. Bet arī visi zina, ka ir runa par pagātni, bet šajā vietā gribas atgādināt to Oskara Vailda vārdus, ko viņš teica par 19. gadsimtu, un ka 19. gadsimtu vienkārši izgudroja Honoré de Balzacs. Ka tas, kas ir tajos romānos, tas ir tas, ko mēs redzam, bet ka tā ir fikcija. Un tā līdzīgi mēs varam teikt, ka Ļevs Tolstojs izgudroja Krievijas 19. gadsimtu. Tu gandrīz. Dostojevskis izgudroja šo reliģisku pārņemto. Tumšo dvēseli. Kas cīnās ar tumsu un gaismu un tā algas pēc dievišķā pieskāriena. Un tas pats, tas vektors, kas ietekmē, tu arī tiek ietekmēts no sava tā rezultāta. Mēs skatāmies uz to Krieviju. Man Dostojevskis viens no mīļākajiem rakstniekiem caur Dostojevski. Zinot, ka tas ir. Un iesavinam no viņa vīziju, it kā tā būtu reāla, un vienlaikus ar visu savu runu, uzvedību, savu to jūsmošanu par to visu, bet tādu patiesi pamatot jūsmošanu, arī uzturam spēkā to tēlu. Tas ir, mēs strādājam pie tā, lai bezmaz tu satiec krievus un uzreiz sāc viņiem runāt jūsmīgām acīm, tur Dostojevski, lūk, tur, noziegums un sots, cik fantastiski grāt. Un viņi no tevis, lūk, mums jālapojas ar to, lai gan daudz no viņiem es biju pabrīnījusies, nav lasījuši. Tad nav tā, ka visi krievi baigi pārzina Dostojevska dairadi, vai ne? Citi šie lielie autori jau arī to ainu par Krieviju būvē tādu, es teiktu, šī brīža situācijas fonu nepavisam draudzīgi, drīzāk kurinot šo mītu par Krieviju kā kaut ko tādu mistiski iracionālu. Tur Gogols, piemēram, viņš tā kā vairāk arī no Ukraiņu perspektīvas, bet tur arī tas viss, kas vīs un apstrādātās tās tautas teikas un tas, kas vēl tur Gogoli mirušās dvēseles, tas ir ļoti tāds Krievi ilustrējošs, bet vienlaiks arī šo Krievijas mītu būvējošs. Un arī, es nezinu, tad man patīkams autors Daņils Harms, tas Krievu absurdisms, kad tu to lasi, tu domā, tā ir tā Krievijas absurdā realitāte, bet no rietumnieku skatpunktu to nevar transcendēt. Bet labi, par Krieviju var daudz, par to mēs citu aplādi. Noslēgumā pievēršamies Latvijai un kā mēs Latvijā reaģējam uz šo problēmu. Un es redzu šobrīd Latvijā divas nometnes. Viena nometne, kas joprojām izrādās nav pazudusi, ir tiešām šī joprojām Krievu vai padomju imperiālismu nostaļģijā dzīvojošā, kas ar lielu varbūtību
un to arī socioloģiski mierīgi var pierādīt, ir Latvijas krievulodīgie, bet arī gana daudz latviešu. Un tad no otras puses ir, tos varētu nosaukt latviešu liberāļi, šie rietumnieciski progresīvi vērstie liberāļi, kuri pirmajās dienās tā ļoti, ļoti asi un ļoti dramatiski norēģēja uz šo Krievijas iebrukumu, bet jau pēc 2-3 dienām uzreiz jau aizgāja naratīvs LSM, ka nekaitiniet Latvijas krievus, saliedējieties ar Latvijas krieviem, nešķeliet sabiedrību, nejauciet nost uzvaras pieminekli. Un pēkšņi tika ieslēgts tāds kā pakaļējās bremzes, vai kā to varētu nosaukt, tā 1-2 dienu tāds naidīgums pret Krieviju vai Krievu imperiālismu, un pēkšņi atkal tika atšķēdīts tādā, kā es to saucu, bezgalīgā diskusijā. Kā jūs šo reaģi komentētu? Labi, es pēc sev varu atbildēt. Ja, es nevienu nekritizēju, jo es visas tās tendences redzu sevī. Es esmu arī, jau teicu, atkārtoju vēlreiz, ja, es esmu bijusi tā, kā trimds latviešu mēdz teikt, iekrievota. Ja? Tad tā Krievijas fascinācija bijusi ļoti spēcīga no agras bērnības. Ne tikai intelektuālā. Labi, es izstāstīšu tā, kā es to redzu. Ja? Labi, sākšu no turienes, sākšu no kādas citas vietas. Ja? Es pēdējā laikā lasu latviešu, kas izbrauc no Latvijas 40. gados trimdā, izdotos memoārus. Ja? Pēdējais, ko izlasīja, ir Alfrēda Bērziņa, kurš bija Ulmaņa laikā ministrs un arī tur augsta ranga darbinieks. Ļoti erudīts, pastāvīgi domājuši cilvēks, viņi tie garie memoāru grāmati. Viņš rakstīja kaut kad 60. gados vai kā. Ja? 2 seimos. Jā, 2 seimos. Un viņam, tātad, viņš ir latviets, es esmu latviets. Mēs runājam par līdzīgām, domājam par līdzīgām lietām, bet viņš no manis atšķirās. Ar ko viņš atšķirās no manis? Tas ir tas jautājums, ko es sev uzdodu. Ar ko Alfrēds Bērziņš un viņa laika cilvēki no manis atšķirās? Viņi bija pilnīgi imūni pret kreiso Krievijas un arī rietumu kreiso ietekmi un spiedienu. Paskaidrošu. Es atšķiros no Alfrēda un mani līdzaudži. Ja? No Alfrēda Bērziņa ar to, ka kā Alfrēdam Bērziņam nebija 12 gadi padomju propagandas padomju skolā. Ja? Jo mēs esam uzauguši visu to. Mēs arī nevaram tik viegli no sevis izravēt. Ar ko es uzaugu, ja? Kā padomju oktobrēns un pionieris. Ja? Ka internacionāla tautu draudzība, bet zem Maskavas. Ja? Zem nekāds vēl nacionāls pat tādu vārdu nevarēja lietot. Jūs tur latvieši varat tautas dziesmu apdaru pavadībā palikt kādu danci, bet tas ir saskaņots ar Maskavu, tas ir zem Padomju Savienības karoga, ja, un tad Krievi uzrauga to visu. To mēs tikām uzaudzināti. Tad 90. gados, ja, Latvijai brīnumainā kārtā bez asins izliešanas atgūstot savu neatkarību, mēs saņēmām, ko mēs saņēmām uzreiz arī caur Soros centru pakāpeniski. Mēs saņēmām to pašu kreiso internacionālu, bet no rietumiem, to rietumu marksistu versiju. Kurā bija, es uzsveru, tāds pats dziļš nicinājums pret etnisko nacionālismu, ja, tautas, ja, to esenciālo skatījumu uz savu tautu un tautību un valodu. Un tas ir tas, ko mēs redzam. Es esmu dabūjis abas ietekmes, abu šitos te vīrusus. Es dabūjis no Padomju Savienības un no rietumu kreisajiem. Es arī to Francijā ļoti spēcīgi tas uz mani iedarbojās. Ja? Kā Tatjana Ždanokas kundze strādājot tur, pie Eiropas tām institūcijām bija caur Arte, tas ir labākā tā franču-vācu sadarbības televīzija, kurai ir tā ierakstu studija tieši Strasbūrā, bija visi tie raidījumi, tev visu laiku raida uz tevi. Latvijā zvēriskā veidā tiek pārkāptas Krievu cilvēktiesības. Latvijā soļo neofašisti reizi gadā pa ielām ar karogiem. Un tas dziļais nicinājums pret vispār to pašu nacionālismu ideju, ja? pret jebkādiem mēģinājumiem sevi pasargāt un būt ar sevi. Ja? Un tāpēc tas ir tas, ko mēs redzam, tā kā tu sacīji tajos Latvijas liberāļos. Ja? Es nekritizēšu viņus, ja? Jo es saprotu, no kurienes tas nāk. Ja? Un tur tikai ar tādu uzmanīgu domāšanu var mēģināt izārstēt sevi no šī vīrusa. Piemērs šim vīrusam. Izdevniecība Satorī burtiski pirms 1,5 gada vai kā izdeva grāmatu mūzejās, ja, kur ir izcilākās Latvijas tā kā sievietes, un tur ir tas Tatjana Ždanoka tajā sarakstā. Ja.
Un iedomājies, ka šis projekts iziet cauri visiem tiem varas ešaloniem, redaktori, korektori, taču tur ir kolēģis. Un nevienam tā kā neliekas, ka varbūt tomēr Ždanokas kundzei nebūtu jābūt šajā grāmatā. Ja? Jo tā ir grāmata latviski, latviešiem, taču latviešu jaunatnē, latviešu bērniem. Viens piemērs. Un tādu piemēru ir daudz, tiksim, kā partija progresīvie ir darbojusies. Ja? Un kā viņiem taču viņi aktīvi strādāja pie tā, lai mēs 30 gadus pēc neatkarības pārējām atpakaļ uz 2 valodās, latviešu un krievu, visu pirmsvēlēšanu kampaņu. Ja? Tā ir reāla, gandrīz jāsaka, divvalodības vai de facto divvalodības tādas procesa virzīšana, ja? Bija iestāšanās pret tā, ka nekādā gadījumā nevajag tās Georga lentes tur kaut kā aizliegt vai kā. Ja ir virkne un visu laiku, un to redzēja arī tagad pāris dienas pēc tam, kad ir sācies Krievijas iebrukums Ukrainā. Jesais Berlīna centra vadītājs Helmuts Cauni, kurš ir mans draugs, es to uzsvēršu, kurš ir mans draugs. Viņš uztais debašu tādu pasākumu, ja, kurā uzaicina 2 krievus, 1 latvieti. Ja. Tā, vai ne? Tikai fakti, pagaidi. Ja? Viņam liekas, viņa pirmais refleks ir, kad vajag dot vairāk izteikties krieviem nekā latviešiem, jo krievi būs sāpinātāki šajā tajā nesmukajā lietā, kad ir tas iebrukums un ka krievus redz tā kā pasauli kā sliktus. Tātad latvieši ir minoritāte. Viņiem, es pat teiktu, ka varbūt nevajadzēja arī to trešo, tur Kaprāna kungs bija uzēja. Varbūt arī nevajadzēja, viņu tur vajadzēja paņemt Hanovu, Gubenko, ja, Procevsku, ja. Viņi labi visi runā latviski. Nav latviešiem, tur nav, ja, ko jūs, un tā ir tā domāšana. Tas ir tas, un viņš neapzinās to. Un tas ir tas vīrus, ka mēs esam iekrievoti, iekrieviskoti, un mēs vispār pat neticam tai savai, līdz galam, ja. Un tu visu laiku saduries ar to, ja? Tu, no tās liberāļu puses, piemēram, es mēģinam izmantot to argumentu, paskatieties tos demogrāfijas rādītājus, ja? Ka latviešiem vajadzētu pie tā strādāt. Un tas cilvēkus, kā? Tāpēc, ka viņi ir kreisie, tad viņi saka, kā? Pasaules demogrāfijas rādītāji ir virs 2,3 ir apmēram uz zemeslodes. Kāpēc tad latviešu skaitu vajadzētu pieaudzēt? Kas tad tas ir? Priekš kam? Taču pārapdzīvots, jau piesārņojuši visu. Ja? Un tas tiek noraidīts. Un arī, protams, viss tās LGBT un viss tas vauks, kas nāk, ja? Un kas irdina ģimenes institūtu, viņš balstās tajā. Tas ir etniskā nacionālisma noraidījums un pat nicinājums pret to. Tu interesanti saslēdz kopā gan padomju šo internacionālismu ar jauno tādu atvērtās sabiedrības Sorosa internacionālismu, kad ir tādi 2 slāņi, kas ir gājuši pāri un acīm redzot atstājuši ietekmi uz gan lielu Latvijas intelektuālu daļu. Un teiksim, mans draugs Helmuts vai kāds cits no šiem lieliskajiem cilvēkiem un arī visiem tiem Soros cilvēkiem tālāk, viņi jau neredz tās sekas, bet kādas ir tās sekas viņu mērķtiecīgai darbībai? Sekas ir tādas, ka 6 dienas pirms kara sākšanās bija ziņa, ka Daugavpilī tiks aizvērta pēdējā latviešu vidusskola. Tas ir viss. Tur nav vietas latviešu vidusskolai, jo tur dominē krievu valoda 30 gadus pēc neatkarības. Ja, un tas, es nezinu, kādā veidā cilvēks pievest klāt un parādīt, ko jūs darat. Ja, ka mums ir gandrīz 40% krievu Latvijā. Ja, mēs esam knapi mažoritāte latvieši. Ja, un jūs spēcinat viņus, jūs spēcinat visu šo teoriju, jūs spēcinat visu šo fascināciju ar Krieviju, jūs spēcinat visu to, ka multikulturālisms ir augstāka vērtība, ja, par to latvisko, par patriotismu, vai ne? Ja? Ja es pārspīlēju, sakiet mani, apturiet. Raivi, ko tu par saliedēšanos ar Latvijas krievalodīgo kopienu? Tas, ko Agnes saka, man šķiet ir ļoti svarīgi, tik tiešām, bet tur jau mēs visu laiku arī šīs sarunas laikā atgriežamies pie domām, kas ir vai vēsturiski Latvijas teritorijā ietekmējuši cilvēku dzīves, vai domām, kas varētu būt alternatīvi. Ja? Un tas, ko es mēģinātu varbūt uz tavu jautājumu vai uz to, ko Agnes teica, reaģēt tā nedaudz aplinkus, jo atbildot, vispirms izejot no tās situācijas, kuru, kā man šķiet, ir radījuši arī mediji, vai ne? Bet tas, protams, attiecās vispār modernām sabiedrībām un mediju telpu, ja? Un to, ko mediji šajā telpā liek.
Es domāju, ka pirmajās kara dienās ļoti labi izpaudās, vai varēja labi redzēt, kā tas izpaužās. Diezgan liels tāds emocionāls svārstības, kas arī vai ne tūlīt pat vilka uz bailēm, piemēram, kas notiks, piemēram, ar Baltiju vai Latviju, ar dzīvēm. Cilvēki jau tūlīt arī sāka doties uz veikaliem, lai gan taču teica, šī brīdī vismaz nav tādu draudu. Nē, tāpat jau bija kāds, kas aizgājis un iepircis vai ne, joda tabletes vai ko tur miežus, un sāli. Tad šī, varētu teikt, tāda mediju psihopolitika, skaidrs, ka vajadzēja informēt, skaidrs, ka vajadzēja parādīt, bet vienlaikus vai bija pietiekami daudz atbalsta cilvēku apziņām, kurš šis atbalsts, kurš nostiprinātu spēju vispār tādu rezistenci pret bailēm, vai baiļu pārvarēšanas kaut kādu tehniku piedāvātu. Tad nevis reiz pirmajās dienās sagrūst milzīgi daudz materiāli par to, tiešā tuvumā, kas tur notiek. Un tā. Es ceru, ka ar laiku, ar dienām, ar nedēļām cilvēki tomēr spēja, šīs, varētu teikt, pat ne tādas, eksistenciālās, varbūt pat vēl kaut kādas zemāka līmeņa bailes tomēr pārvarēt. Tur jau mums instrumentus dod, gan teksti, gan domātāji, gan daudz kas arī no tā, ko mēs esam piesaukuši, šodien te runājot. Bet, kas attiecās tām kopienām, tāpēc jau man šķiet, ka tas, ko Agnes saka, ir svarīgi, jo tas parāda, ka ir ļoti grūti atrast un noturēt kādas vēsturiskas saknes, tradīciju vispār uzturēt spēkā, kas būtu saistīta ar kādām citām domām un idejām ārpus. Tikai tāda ļoti, es gribētu teikt, varbūt plakana un šauri saprasta liberālisma vai ārpus, atkal cita, modernā projekta, kas ir redzams Krievijā. Šis, drīzāk, vai krievisms, drīzāk internacionālisms, tad jāatrod to pareizo vārdu. Kur ir šis vēl trešais ceļš, vai ceturtais ceļš, vai piektais, vienalga, kā mēs to mēģinām definēt, kur tad ir tās tautas pamati, un tur jau varbūt Hēgeli tomēr, ar ko Krišjāna tu pieminēji sarunas sākumā, var atcerēties, tad, kad viņš runā par to, ka katrai tautai tas vissvētākais ir, kā tautai. Tieši šīs tautas metafizika. Un tad jautājums, kāda fundamentāla doma vai šī metafizika ir tā, kas latviešus kopā notur viņus kā tautu. No vadošās stāsta puses man izskatās, ka tā no augšas bīdītais metafiziskais līmenis ir tāds, ka latvietības robežas ir tik plašas, ka tur jebkas var panākt apakšā gan tās augtie labie krievi, gan sliktie krievi, gan... Kā visi būtu latvieši, Jā. Kā viņi saka, dažādu tautību latvieši un... Dažādi tautību latvieši, tieši tā, un tieši tā viņi teikuši. Un, mēs nevaram šobrīd sarunas beigās atrasināt šo jautājumu, bet tas ir tāds jautājums vispār par latviešiem, kā mēs esam nonākuši šajā situācijā, ka latvietības robežas ir tik ļoti izplūdušas un atvērušās, ka mēs baidāmies. Es gribu divas, mēs tojamies beigām, es gribu divas piebildes. Pirmā. Es neaizgāju uz to piketu, kas bija pie Krievijas vēstniecības, un es arī nebiju Rīgā un tā, bet, kur bija tie 30,000 cilvēku, un, protams, ka tā ir laba zīme, ka, mēs esam vienoti un tā. Bet es uzskatu, ka pats svarīgākais pikets šobrīd būtu pie tās pēdējās Daugavpils latviešu vidusskolas. Tur es stāvētu ar piketu. Tur es stāvētu piketā ar savu plakātu, neslēdziet šo skolu. Jo mēs nevaram ietekmēt, ir virkni to ģeopolitiskie procesi, konflikti, kur mēs vai ļoti nelielā mērā, labi, 3 cilvēki no Latvijas aizbrauks karot uz Ukrainu pusē. Jā, ļoti labi, mēs ar ieročiem palīdzēsim un tā. Bet mūsu pirmā atbildība ir pret to, kas notiek šeit. Ko mēs tagad šajos apstākļos šeit varam izdarīt.
Mēs varam varbūt novirzīt līdzekļus, ja? Vai varbūt mēs ar šādu piketu pie Daugavpils tās pēdējās skolas varam kaut ko panākt. To latviešu valodu panākt tajās skolās. Kas tas ir par argumentu, kas stāv pretī? Varbūt ir kaut kāds cits, nevis tikai tas aizvainos tos cilvēkus, varbūt var kaut kā citādāk par to parunāt. Tā ir mana pirmā piebilde, ja, par to, kurā vietā vajadzētu šobrīd piketēt, manuprāt. Mana otrā piebilde ir par to, ka šobrīd Latvijā kopš sācies šis karš, tad ir tad milzīga aktivitāte visos sociālos tīklos un blogos, ja, un vispār tajā Latvijas rakstošajā sfērā un arī, ja, un milzīgos apjomos tiek runāts par to, ka Krievijas aģenti hibrīda karš iesūtītie Maskavas neočekisti un tā tālāk. Un to kreisi liberālai pusē viss šīs runas izklausās pilnīgi ārprātīgas. Ja? Viņiem liekas, pilnīgi jūkuši prātā. Viņi mūs sauc, ja, par aģentiem un tā. Bet tas ir tas, ko viņi tā kā neredz. Ja? Kad, ja tās kreisi liberālās puses darbība ir tik ārkārtīgi izdevīga, ja? tam visam tam narratīvam, tad beigās ir tikai viens solis līdz tam, ka tu bezmaz uzdod jautājumu, bet kurš jums apmaksā šito? Kurš apmaksāja to Tatjana Ždanokas to kampaņu par viņu? Ja? Cik ļoti, ka tas tik ļoti izdevīgi ir tai Maskavas, ja, tai pusē. Jā, es arī atturos, ja, man visdrīzāk šķiet, ka ļoti, ļoti rēti ir tā, ka tiešām cilvēks sacīs vai aizstāvēs kaut ko, kas galīgi nav viņa nostāja, un tikai tāpēc, ka viņam reāli maksā, tā kā dod zem galda aploks. Tādi gadījumi noteikti ir, bet ārkārtīgi rēti. Ja. Drīzāk cilvēki ir pārliecināti, ka viņi rīkojas labi un pareizi. Ja. Un pat nav viņiem jāmaksā. Ja, kurš bija, tu man teici kaut kādu to spārnoto frāzi, kurš bija to teicis? Vai visiem nav jāmaksā? Lembergs bija to teicis, kāds man to citēja? Nē, es to nebiju. Tu nebija, kas man šo stāstu, bija kaut kādas intervijas ar Lembergu, viņam saka, jūs visiem maksājat, viņš saka, visiem nav jāmaksā. Viena daļa tāpat tā ir. Labi, šādas maksāšanas nocis arī varētu noslēgt ar jums Vienīgais varbūt drīkst piebilst, tad gan jau varētu kādu piketu valkā pie Valgas. Ja? Arī tur. Un kur varētu stāvēt un teikt, brāļi igauņi, pasakiet, kā jūs nodrošināt savu iekšējo solidaritāti un igauņu tautas, tā teikt, vienotību. Jā. Pamāciet, un mums nesanāk. Mēs arī no poļiem varētu pamācīties, ja, jo viņi ir ļoti, ļoti homogēni, ja, tajā valodā, tur nav nekāžu debašu par to, cik valodās vajag būt pirmsvēlēšana kampaņai. Tur pilnīgi skaidrs, kurā valodā. Mēs varētu kaut vai no lietuviešiem pamācīties par to, kā mobilizēt armiju. Tur Latvijā tas arī ir jautājums. Jā. Tas mums arī ir jautājums. To mēs arī nevaram. Tur arī mums sākās nevis uzreiz, protams, instinktīvā reakcija ir ieviešama obligāto militāro dienestu, par ko runā gadiem, bet nākamajā brīdī, otrajā dienā tiek ieslēgts šīs bremzes un sākas bezgalīgā diskusija. Un tad rodas šis jautājums, kāpēc citi var, bet mēs nevaram. Jā. Labi, šāds notis arī noslēdzam. Ar jums šodien kopā bija Krišāns Lācis, Rājus Pičevskis un Agnes Irbe.